Aplīmēts M5. Man liekas, viņš ir aplīmēts. Nu viss, viņš balts ir. Sēdies iekšā. Man bija tikai 3 mašīnas un 3 M5. Piezvanīšu cilvēkam, ar kuru mums bija tās mašīnas. Oskar, atceries? Mēs viņus tirgojām pa kapēkām. Tu čirk, jā. Un mums bija 3 gabali, es atceros. Par Dievs bija versija 40. Pie CSDD uz kalna rādījām čokam. Viņš var izvēlēties, kur viņš ņems. Nezinu, pa biķernieku trācinīgām malsām. Arī pa biķernieku trāc malsām, jā. Šo, Osiģam, paldies par informāciju, visu labā tā. Redzi, bija 2 M5 un viens bija 540, jā. Nav izdeguši pikseli. Nē, kaut ko viņš iet. Šitā ir komisijas mašīna. Cilvēkam par viņu vajag norādīt to summu. Nezinu, jums, dārgie draugi, spriest, tas ir dārgi vai lēti. Vai jūs labāk par to naudu paņemt Bentley vai M5, ja? Motori praktiski vienādi. M5. Šitā mašīnā ir vēsture. Šeit ir jābrauc cilvēkam, jā, kam patīk šitā mašīna, kas viņā kaut ko saprot. Šitai mašīnai vērtības saglabāt. Rakstiet komentārā, dārgi, lēti, viņas tā maksā, vai viņi nevienam nav vajadzīgi.